Почему? Почему в твоем именно случае? То есть конкретно, что было, на чем ты хотел строить? Es vienkārši paņēmu moduli, kurš ir varbūt tāds līdzīgs citiem, bet ir savādāks. Tāpēc, kad cilvēkiem, klientiem patīk kaut kāda personīgā pieeja pie viņiem, kad viņi saprot, ka jā, šeit ir tas, un nekur citur nav tas, kas ir šeit, teiksim tā. В чем это выражается? Konkrētā gadījumā botānika ir unikāls projekts ar to, kad mums ir viena no mazākajām ēdienkartēm mūsu pilsētā, jā, piemēram, ēdienu ziņā. Visiem pārējiem По количеству ты имеешь в виду позиций, которые находятся в меню? Jā, tieši tā. С меню я знаю вообще, там достаточно интересная история, что оно меняется и ставится в прямую зависимость от тех продуктов, которые есть в наличии. Jā. Protams, no biznesa viedokļa es arī runāju par šo mūsu konceptu. No biznesa viedokļa, kad ēdienkarte bieži mainās, tas nav labi. Pēc, ka tev ļoti jāseko visam līdzi. Jebkurā gadījumā, pēc, ka mainīt ēdienkartes vienmēr ir mazliet sarežģīti, teiksim tā. Tāpēc arī vairums restorānu to nedara vispār. Ja? Pēc, ka tie ir izdevumi, tās ir galvas sāpes, tās ir grūtības. Ja? Un mūsu gadījumā ir pilnīgi pretēji. Mēs mainām visu laiku. Mēs izmantojam tikai sezonas produktus, tikai svaigus produktus, un mēs viņus atvedam, pārdodam. Mums ir nemitīga rotācija. Mēs neveidojam nekādus uzkrājumus. Tā ir schēma, kur ārzemēs normāls, labs restorāns, visi tā strādā. Viņi arī. В частности, в Европе, в США. Да, protams, jebkurā Eiropas valstī normāls restorāns tā arī strādā. Viņi atved, viņi pārdod, kad tu esi pārdevis, katru dienu mums ir jauna ēdienkarte. Tāpat arī normālā Eiropas restorānā arī ēdienkarte visu laiku mainās. Ir kaut kāda pastāvīgā ēdienkarte un ir kas mainās. Tāda arī mūsu botānikas koncepcija ir vienkārši ēdienkarte, kas mainās. Tie produkti, kas ir sezonā, viņi ir pieejami klientiem. Tie produkti, kas sezonā vienmēr ir lētāki, tāpēc, ka tā ir sezona. Un, protams, arī pieejamāki un vērtīgāki visām uzturvielām, visām, kas ir, viņi ir vērtīgāki ar to, kad viņi ir sezonā. Un tad arī tieši tie produkti ir jāēd. Un botānikas koncepts ir demokrātiska cena. Demokrātiska, es negribēju viņu nosaukt par restorānu. Pēc, ka restorāns uzreiz man personīgi uzliek daudz pienākumu dot. Ne tikai man un visiem pārējiem, pēc, ka restorāns tas ir restorāns. Un kafejnīca tas ir demokrātisks koncepts, kas saņem demokrātisku produktu par demokrātisku cenu. Un kāpēc mēs atšķiramies, es domāju, no visiem pārējiem? Tāpēc, ka parasti ir, nevis parasti, bet parasti jābūt tam balansam ar kvalitāti un cenu. Ja? Tātad balans mūsu cena nav pārāk augsta, bet tomēr ir kvalitīvs produkts, ko mēs pārdodam. Un tas ir vienkārši, protams, klienti saprot, ja viņi var maksāt par demokrātisku cenu, par kvalitīvu produktu. Protams, ka viņi nāks. Pat vienalga, kāds tas koncepts būs. Vienalga, tad būs zaļumi vai vēl kaut kas, vienalga. Ja tu spēsi piedāvāt kvalitīvu produktu par demokrātisku cenu, mūsu laikam noteikti tu būsi veiksmīgs. А саму кухню ты бы в какой сегмент поставил? То есть это какая идея? Это эко или это там домашняя еда, или то есть она космополична, то есть она как бы не идет в каком-то конкретном национальном тренде? Что это? Tā ir tāda eko pilsētas kafejnīca, teiksim tā, kur ir demokrātiski ēdieni. Ēdieni ir ļoti vienkārši, nav pārāk sarežģīti. Ja? Tas arī bija mans uzstādījums, neradīt kaut ko pārāk sarežģītu, lai klientam būtu nesaprotams, ko viņš ēd. Katram produktam jābūt pietiekoši naturālam, pareizi tehnika apstrādātam. Ēdienkartē ir tāda eko, tā kā bistro vai eko bistro, teiksim tā, varētu tā nosaukt. Pilsētas eko bistro ēdienkartē. А вот эта фишка с ценообразованием, которую я лично увидел только у вас, это твое изобретение или как бы это тоже где-то практикуется на Западе, когда фиксированная цена за одно блюдо, фиксированная цена за любые два блюда из меню и тоже фиксированная цена за любые три? Tas ir veids, kā vienkārši veicināt pārdošanu. Šo paņēmienu izmanto ļoti daudz, es domāju, un visur. В твоей сфере?
Latvijā varbūt ne, bet citur pasaulē jau izmanto. Biežāk vai mazāk, vairāk vai mazāk, bet viņš nav, tas nav pilnīgi inovācija, nekas pilnīgi no jauna izdomāts. Viņi izmanto vienkārši, lai veicinātu pārdošanu, tāpat kā veikalā. Ja tu pēc 2 maksā pa 2, ņem 3. Mēs ļoti zinām šo schēmu lielveikalos, kur tas ir vienkārši, lai veicinātu produktu pārdošanu. Un tā ir arī mūsu schēma, lai vienkārši veicinātu pārdošanu, pārdot cilvēkiem nevis vienu ēdienu, bet 2 vai 3. То есть, по сути, ты взял как бы достаточно успешный и широко применяемый инструмент с другого рынка, с другой рыночной категории, который попробовал применить у себя, и получилось так, что он оказался востребованным, и ты, в принципе, как бы результатами доволен. Jā, protams, pilnīgi noteikti. Jā. Очень интересен следующий момент, по крайней мере, который касается этой отрасли ресторанов и кафе. Насколько я это вижу со стороны. Да? В нашей стране, в России, в Европе каждый год запускается много ресторанов, кафе, и точно так же каждый год очень много их уходит с рынка. То есть кому-то не удается пробиться и попасть на эту волну. Кому-то, как ночные клубы, кто-то открывается, становится очень популярным год-два, и потом как бы его бизнес падает, и он никак не может свернуться на прежние рельсы. Конечно, плохо тогда, когда тебе не удалось эту волну поднять, и ты как бы как появился, так и ушел в никуда. Но бывает так, что ты эту волну поднимаешь, но не можешь на ней удержаться. В твоем случае пример, вы работаете год, еще рано судить, но твой взгляд на эти вещи, как вам удалось как бы ее поднять, как вам удалось завоевать популярность, причем, насколько я знаю, твоя категорическая была позиция, ты не платишь за рекламу, ты ставишь на другое. Вот тут мог бы поподробнее рассказать, как это все происходило? Pirmkārt, protams, ja tev ir interesants koncepts, jā, tad tev nevajag reklāmu. Tavs koncepts ir tava reklāma. Jā, tas ir pirmais, un visiem tas ir interesanti. Un arī visiem presē un laikrakstiem un žurnāliem viņiem ir jebkurā gadījumā jāizsaka kaut kas saviem lasītājiem. Un ja tas ir laba lieta, viņi to noteikti darīs pa brīvu. Pilnīgi noteikti. Pēc, ka lasītāji būs ieguvēji, un arī jebkurš izdevējs būs ieguvējis ar to. Kā noturēt šo? Tas mēs strādājam gadu, un pēc tā noteikti par to varēs spriest vēl pēc 3 gadiem. Teiksim tā. Tas būs tas kaut kāds lūzuma punkts. Jebkurā gadījumā, protams, jebkurā darbā iestājās kaut kāda rutīna. Un to rutīnu, protams, ir grūti mainīt. Bet vienkārši ir jāsako kvalitātei, ir pašam noteikti. Tu pats nedrīkst atslābināties, jebkurā gadījumā. Tu nevari domāt, ja tev ir pilns restorāns ar klientiem, kad viss darbs ir padarīts, ar to nebeidzās. Kā man paziņas teica, viņš saka, māksla nav atvērta restorānu, māksla ir viņa neaizvērta. Un tā ir daudz lielāka māksla. Neaizvērta restorānu nekā atvērta.